Nav. Jūs esat kādreiz kaut ko apņēmies? Nē, nav bijis vajadzīga. Labi, es varu pateikt, ko lūdzu? Nav, jā. Jā, es varu pateikt, ka galvenā lieta, ko cilvēkam vajadzētu apņemties šajā dzīvē, ir meklēt Dievu. Jo viņš ir tas, kurš mums visu ir devis, bet mēs esam caur grēkiem aizgājuši prom no viņa. Viņš aicina nožēlot savus grēkus. Jūs zināt, kas ir grēks? Jā. Piemēram, meli ir grēks, vai zakšana, vai skaudība, ļaunas domas un viss, kas tāds. Un Dievs aicina no visa tā atgriezties, visu to nožēlot un nākt pie viņa, jo viņš ir žēlastīgs, viņš labprāt piedod. Un tur ir aprakstīts, kāds viņš ir, un viņš saka, ja jūs mani meklēsiet ar visu savu sirdi, jūs mani atradīsiet. Jo viņš neuzspiež nevienam, viņš tikai piedāvā. Viņš ļauj tev iet savu grēka ceļu, viņš ļauj tev pīpēt, kas nav labi, tu tās droši zini arī. Viņš ļauj dzert, viņš ļauj melot, visu kaut ko. Ne tā, ka viņš gribētu to, bet viņš vienkārši pieļauj. Bet viņš arī aicina tevi nožēlot to un nākt pie viņa. Viņš labprāt cilvēkiem dod dzīvību. Mūžīgu dzīvību. Esat kaut ko tādu dzirdējis? Varbūt, jā. Jā. Es to stāstu tāpēc, ka viņš mani glāba no grēkiem. Es jau neesmu nekādā veidā labāks, esmu tāds pats cilvēks kā visi citi. Bet es biju arī savos grēkos. Piemēram, es diezgan smagi dzēru. Un tā kā uz kādu laiku tu vari atmest, bet pēc kāda laika gribās atkal un atkal. Vai arī kādos citos līdzīgos grēkos, vai pornogrāfijā, vai melošanā, kaut kādās iekārēs visādās. Un tu nevari īsti no tā tikt vaļā. Bet tā, kad Dievs tevi atbrīvo, viņš patiešām atbrīvo un noņem to visu nost. Viņš man noņēma. Tā ka vairs negribās to. Ja tu, piemēram, parēķinātu, cik tev naudas iziet cigaretēs, tu domā, kāpēc tas to dara? Bet reāli nav nekāda jēga no tā, ne? Bet tas ir tikai viens grēks, daudz grēku. Jēzus teica, ka tas, kurš dara grēku, ir grēka kalps. Un ka, lai arī tā, ka mēs uzaugam, varbūt pusauģi gados, liekas forši visu kaut ko pamēģināt padarīt tādu interesantāku. Varbūt narkotikas vai ballītes vai vēl kaut kas. Nu jā, labi, katram cits ceļš tur tā, bet pēc tam tu saproti, ka tas grēks ar vien vairāk un vairāk tevi ved dziļumā. Piemēram, tur pagāja tā sieviete garām. Viņa tāda visu laiku staigā un dzerās briesmīgi. Bet tas ir tāpēc, viņa arī sākumā bija jauna, skaista meitene jaunībā, bet grēks viņu noved ar vien dziļāk un dziļāk. Un tā viņš noved visus cilvēkus. Tāpēc arī Dievs aicina nožēlot un nākt pie viņa, un viņš labprāt piedod un maina cilvēku. Un tas, ko Dievs aicina, viņš aicina nožēlot to visam griezties pie viņa. Ko jūs par to domājat? Jūs zināt par jaunā gada apņemšanām? Jums ir kāda? Bet mēs nevaram Labi. atbildēt. Labi, es tikai varēju ieteikt vienu, kas ir galvenā, ko vajadzētu tik vienam apņemties. Tik vienam vajadzētu apņemties meklēt Dievu, jo viņš nav tālu no neviena no mums. Vai par Dievu labāk nē? Jā, viņš aicina visus atgriezties no grēkiem. Es varu pateikt vienu, kas ir galvenā lieta, ko cilvēkiem ir jāapņemās. Viņam jāapņemās meklēt Dievu. Viņš ir teicis, ka jūs meklēsiet mani ar visu savu sirdi, jūs mani atradīsiet. Jā, es esmu pareizticīgais, man ir Dievs, jā, un es ir krustis un visu, ko ir. Cik viņš negrib, lai cilvēki vienkārši tic, kā viņš vispār ir, bet ka viņi meklē viņu patiešām, ar viņa būt tuvās attiecībās. Tas nozīmē patiešām nožēlot grēkus, nākt pie viņa. Kā kuram lai, paldies. Visu labu. Cilvēki mēdz apņemties kaut ko jaunajā gadā. Ko viņi darīs, kā viņi būs labāki vai kaut ko sāks sportot vai ko. Nesportos, bet būšu labāk. Jā. Ziniet, ko es varu ieteikt, kas ir pati labākā lieta, ko cilvēkam apņemties meklēt Dievu? Nu arī taisnība. Es uz Ziemassvētku viņu meklēju. Viņš teica, ja jūs mani meklēsiet ar visu sirdi, jūs mani atradīsiet. Tā nav runa tikai par kaut kādu noteiktu gada posmu vai kā, bet patiešām nožēlot grēkus un nākt pie viņa. Nu varbūt, jā. Varbūt Viņš dod žēlastību, ja nāk pie viņa ar pazemību. Jā, varbūt nāk. Jūs zināt par to, ko Dievs aicina cilvēkus visus darīt? Baznīca? Nē. Šeit nožēlot grēkus, jo mēs visi esam grēkojuši pret viņu. Jā. Grēki, piemēram, ir meli vai nepaklausība vecākiem, dusmas. Mūsdienās tu vari iet telefonā un darīt tik daudz grēkus, tu vari skatīties, melot, krāpties, iekārot. Un mēs visi esam grēkojuši pret viņu. Viņš aicina nožēlot. Zini, kas ir nožēla?
nemācēs īsti pareizi pateikt. Nu tā, apmēram kaut kā. Nu jā, to varbūt tā nav tik viegli tā pastāstīt uzreiz, bet tas ir apmēram tā, ka tev prāts ir iet tajā virzienā, bet tad tu saproti, ka tas virziens nav pareizs un tu pārdomā, tu maini savu prātu. Tev paliek žēl, ka tu to dari. Piemēram, tu to dzer, varbūt esat pamēģinājuši skolā, es nezinu, cik ātri šobrīd ir tas, bet tu to dari, un tad tu saproti, ka tas nav pareizi, un tad tu nožēlo, un tu ej prom no tā, tu nogriezies no tā. Un tas, ko Dievs aicina, ir nevis vienkārši nogriezties no grēka, bet piegriezties viņam, jo viņš ir tas, kurš mums visu ir devis, un pie viņa ir patiesa laime. Cilvēki meklē laimi, piemēram, filmās vai datorspēlēs vai ballītēs, bet tas nekad nedod laimi. Tas dod uz īslaicīgi tādu kā eiforiju, kādu mazu prieku, bet tas nedod patiesu dziļu laimi. Tad vienīgo laimi var dot Dievs, ka tu ar viņu dzīvo. Jūs varbūt esat dzirdējuši par to, kā Dievs radīja pasauli. Mēs nezinām. Jā, kur viņš radīja Ādamu un Ievu, un viņš ielika viņus pilnīgā, perfektā dārzā iekšā. Viss bija labi. Un līdz brīdim, kad viņi sagrēkoja, ja tu atgriezies pie viņa, viņš var dot labu dzīvi. Viņš var dot iekšēju mieru un tādu harmoniju kopā ar viņu. Svarīgākais ir saprast to, ka mēs visi esam grēkojuši. Nav tā, ka tas ir lielāks un tas ir sliktāks, bet katrs mēs esam vainīgs. Piemēram, es nezinu, jūs esat kādreiz zadzis? Melojis? Varbūt bērnu atbaldu, nešaubos. Melojis. Jā, tā ir lieta, ko mēs visi esam darījuši. Un kā sauc cilvēku, kurš ir melojis? Melis, jā. Un tāpatās arī, es pieņemu, ka esat izturējies ar necieņu pret kādiem citiem, pret pieaugušajiem un varbūt vecākiem, visticamāk arī. Un tas arī ir grēks. Ja ceļš uz skolā, es zinu, arī skolā tā bija, ka varbūt tu centies būt labs, bet tev ir visi pārējie ietekmē un tu izdari kaut ko stulbu citu ietekmē. Vai tu mēģini izrādīties citiem un pēc tam tu aizies mājās un tu domāji, kāpēc es to darīju. Un tādas visādas lietas apsaukāties, paskatīties kaut ko stulbu, nošērot tur kaut kādu bildi, video vai jebko tādu. Mēs esam daudz grēkojuši jau no jaunības. Dievs aicina nožēlot un domāt par to. Nebūs tā, ka mēs varam dzīvot kā gribam un tad nonāksim debesīs un viss būs labi. Bet kā ir sods par grēkiem pēc šīs dzīves. Ko jūs par to domājat visu? Tas ir dzīve, ko jūs darīt? Ir rakstīts, ka tā, ka būs tiesas diena, tad tiks atvērtas visa grāmatas vaļā. Un tas ir, principā, tava dzīve tiek atvērta vaļā un tiek skatīts, ko tu esi darījis, labu vai sliktu. Un tiek tiesāts pēc saviem darbiem. Un tam, kurš nebūs rakstīts dzīves grāmatā, tas tiks iemests uguns ezerā. Dzīves grāmatā tu var būt ierakstīts tikai tad, ja tu tiec glābts no grēkiem caur Jēzu Kristu.